Šodien ar Svetbanka basketbola saicinu viesojamies tavā dzimtajā pilsētā Krāslavā, kur tu esi sācis basketbolas gaitas. Varbūt pastāsti, kā tieši tas notika, kad tu sāki spēlēt basketbolu? Tas īsti bija tā, ka sākumā varbūt es pa to zāli reāli ņēmos jau no kopš bērndārza vecuma. Es varbūt neesi spēlēju to basketbolu, kaut ko skraidīju, bet es atceros to, ka man bija tepat aiz sēdes bija bērndārs. Un man bija ritenis, un es parasti pa zāli, augšā pa balkonu braukāju riteni, kamēr tētis vadīja treniņu. Un tad pamazām es sāku teikt, iedot man arī, es arī gribu iedot, un es sāku kaut ko darboties, ņemties. Un, nezinu, iepatikās, aizrāvos, un tas palika tā kā no hobijs man. Un tā arī es to sāku darīt, un spēlēju, varbūt nevis pie saviem gadiem, bet es sāku arī pie vecākiem, jo nebija jau tik daudz tie cilvēki, pa grupām, vecumiem nevarēja salikt, un, tā es sāku darboties. Kā tev liekas, kas ir tas tieši šiem pasākumiem, tas pozitīvais, kas varbūt šiem bērniem dod kaut kādu savādāk iespēju skatīties basketbolu, nekā varbūt to, kad tu biji vēl jauns? Tagad varbūt ir tādas iespējas lielākas. Es atceros, agrāk nebija nekas tāds, neviens nebrauc uz pilsētām, nestāstīja, kas ir basketbols, tur nedāvināja dāvanas, un nebrauc nekas nerādīja, kas un kā jādara. Es domāju, ka tagad varbūt ne visi tie spēlētāji, bet kaut kāda daļa, tie bērni, kas tur bija atnākuši. Es domāju, ka viņi vienkārši pavadīja labu laiku, bērniem jau enerģija jau plīst pa visām malām ārā. Viņiem patīk kaut ko darboties, darīties, un, protams, viņiem tas varbūt aizrauj, un vienkārši viņiem iepatiksies, un vakarā būs mamma, es gribu iet uz basketbolu, vai tēti aiziet man uz basketbolu. Un, cerams, ka tā arī būs, un bērniem varbūt nevis tiešām spēlēt tikai kaut kādu basketbolu vai ko, bet vienkārši nodarboties ar sportu, jo tas palīdz attīstīties un veidot par cilvēku. Protams, man bija liels prieks atbraukt uz savu dzimto pilsētu, kur es arī iemācījos spēlēt basketbolu, savas basketbola gaitas iesācis. Es satiku daudz pazīstams sejas, un prieks par to, ka cilvēki cenšas darīt kaut ko lietas labā arī Krāslavā, jo man gribās, lai arī no Krāslavas būtu vēl kādi cilvēki, kas izsistos un taisītu slavu, un varbūt Krāslavā kādreiz veidosies komanda, kas to lai zina.